Sveiki! Atkal esam Liepājā, atkal gājām garām akustiskajai koncertu zālei. Atcerējos vienu labu anekdotu par muzikantiem. Vajag sakot, konservatorijā notiek diriģentu salidojums. Tie visi tie, kas diriģē, ja, un pabeiguši konservatoriju, un tagad salidojums. Un tagad viņi visi atbraukuši. Visi vecās frakās. Frakām kaut kas saproti. Var redzēt, ka tie ir vecas frakas un saburzītas, un mati tādi, un ar mašīnām sliktām viņi atbraukuši. Visi nabadzīgi. Un pēkšņi piebrauc viens Maserati. Tā Maserati izkāp viens. Viņš saprot, pilnīgi jaunā frakā. Var redzēt, ka viņš kaut kur Vīnē ir pasūtījis. Pilnīgi jauns fraka. Pilnīgi tāds tik balts krēkls, aproču pogas ar briļantiem. Ja? Arī diriģents. Un viņš arī pie šiem. Viņš skatās, jā, tas taču ir viņu draugs, kolēģis, kas kopā mācājies. Viņi visi tādi nošļukuši, viņš viens un šitā. Tad tas skatās, ko jūs tur pasūta. Tā uzreiz šampāniet, franču šampāniet visiem. Tie iedzer franču šampāniet un tā bailīgi viņam prasa, klausies, kā tas ir gadījies, ka tu esi tik smuks un tev ir tāda mašīna un tāda fraka un viss. Mums nav nekā. Pasaka to noslēpumu. Kāpēc? Nekāda īpaša noslēpuma nav. Vajag vienkārši ņemt, ja? Un tā ātrāk, diriģēt, ātrāk. Viss.